Kā katru gadu taisam top 5. Vēlreiz gribu pateikt, tās nav sacensības, tā ir manas tādas, kas ir palicis atmiņā par katru no pāriem. Tāpēc braucam. Anita un Daniels, otrā paudze, kuriem mēs jau, tātad mūsu klientu bērni, kuriem mēs taisam gradzenus, bija super klasiski, bez gravējiem, bez nekā, bet viņi to tik ļoti izjuta kā savējos gradzenus, ka man pilnīgi pašam bija prieks, un tas jau ir pats par sevi stāsts. Sanda un Jānis grezni, manuprāt, gradzeni ar Latviju zīmēm gravējumiem ārējiem. Ļoti satraucāmies, ka nebūs pa daudz, sanāca super. Arķems un Elīna, vīriešu gradzens paša nesātāja, vismaz daļēji veidot, un sieviešu gradzens, protams, ir bez nevienas taisnas šķautnes, nesātāja izskatās ļoti, ļoti feini. Evija un Juris sākās viss ar akmeņiem, beidzās viss ar kaluma efektu. Divas krāsas, bez lodēšanas, kaluma efekts pa vidu un glancētas malas, viss vienā līmenī. Jekterina un Aleksandrs ārējais gravējums, pie kura es sabiju kādas 3, varbūt 4 nedēļas, lai viņš sāktu izskatīties tā, kā es to iedomājos, nevis tā kā sanāk. Šis tops ir tas, kas man pirmais nāk prātā. Katru gradzenu pāri, kuru mēs esam uztaisījuši šogad, vai arī atsevišķu gradzenu es atceros, tam ir savs stāsts, un mēs patiešām esam kopā ar klientiem izveidojuši šos te gradzenus tādus tā kā nevienam un gribēs teikt unikālus. Paldies jums par uzticēšanos, laimīgu 2028. gadu un tiekamies!